Inna ļoti labi aizskāra to, ka mēs šeit Latvijā patiesībā jau, protams, rūpējamies par savu labklājību un par savu eksportu veicināšanu un par savu IT kompetences vairošanu. Bet mēs esam daļa no Eiropas, kas ir mūsu tirgus. Mūsu tirgus ir ne tikai Eiropa, bet arī Amerika, Āzija, Krievija. Un tieši IT jomā bez mums ir arī cits valsts. Mums ir Āzijas tīģeri, kas ražo elektroniku. Mums ir programmēšanas lielvalsts, tādas kā Indija, tādas kā Ukraina, tādas kā vēl vairākas Austrum Eiropā. Mēs cīnamies ar viņiem visiem par savu vietu. Un no tā, cik gudri, ātri strādājoši, praktiski domājoši un ar dažādiem IT rīkiem apveltīti, jeb viņiem ir iedot šie rīki. Mums visiem kopā pie tā ir jādomā, ka mēs neesam tikai kaut kādi individuāli atsevišķi viena valsts, kas cīnās par savu viedzemes auzu, bet mēs esam arī daļa no tā, kas ir Eiropas tirgus un daļa no arī Eiropas, kuras ietvaros mums ir jābūt konkurētspējīgiem Eiropai kā tādai ciņā ar pārējiem kontinentiem. Lūk, bet par to, kā tad mēs izskatāmies Latvijā, es vēlētos uzaicināt Signu Bāliņu pastāstīt, jo es dziļi esmu pārliecināts, ka Signe varētu būt tas cilvēks, kas šobrīd visplašāk tver lauku, kā mēs Latvijā informāciju tehnoloģijās izskatāmies un kā mēs izskatāmies ar vispārējo fonu. Pirms tu sāc ar savu prezentāciju, ko es vēlētos izdarīt, pajautāt tev, vai tu esi reģistrējusies kā e-prasme nedēļas dalībnieks? Jā. Jā. Es jau paspēju pirms kādas stundiņas piereģistrēties, un es biju 517. 517. Lūk, mēs jau esam saskaitījušies. 516 jau bija, bet tas bija pirms stundiņas. Pēc kāda brītiņa mēs apskatīsimies, kā mums veicas, cik daudz cilvēku Latvijā ir piereģistrējušies, kā dalībnieki, kas šādā vai savādākā veidā ir saistīti ar e-prasmu nedēļu. Signe, lūdzu. Paldies. Man ir prieks visus mūs sveikt šajā te e-prasmu nedēļā Latvijā un sveikt šīs e-prasmu nedēļas atklāšanas pasākumā Latvijā. E-prasmu nedēļa notiek visā Eiropā, un šogad viņi notiek 37 Eiropas valstīs, un trešo reizi e-prasmu nedēļa notiek Eiropā, trešo reizi e-prasmu nedēļa notiek arī Latvijā. Un kā katru gadu galvenie šīs nedēļas organizētāji ir Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģija asociācija Likta un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Varam. Un es gribētu teikt lielu paldies visiem tiem cilvēkiem, kas ir iesaistījušies, lai šī nedēļa notiktu. Gan Liktai, gan Varam cilvēkiem, gan mūsu galvenajiem partneriem, Microsoftam un Latelekomam, gan arī visiem pārējiem partneriem, kurus labāk es nesākšu saukt, jo tad es ļoti ilgi runāšu, jo šogad e-prasmu nedēļai Liktā ir 200 partneri. Un tas, es domāju, ir ievērojams skaitlis, bet par skaitļiem nedaudz vēlāk. E-prasmu nedēļas galvenais mērķis ir visas sabiedrības informēšana par tām labajām lietām, par to, ko e-prasmes var dot cilvēkiem. Un tradicionāli ir divas iedzīvotāju grupas, kuras mēs cenšamies uzrunāt e-prasmu nedēļas laikā. Tie ir tie, kas nekad nav bijuši internetā, kas nekad nav taisījuši pirmo klikšķi ar peli, iedrošināt šos cilvēkus, veikt šo pirmo klikšķi, ieiet šajā te pasaulē, bet otra liela grupa ir tie, kuri ikdienā izmanto datoru, ikdienā izmanto internetu, bet daudz ko noteikti nezin. Un stāstīt par to, ko viņi nezin. Un šogad vēl viena liela grupa, tie ir jaunieši. Tie ir jaunieši, kurus mēs aicinām, un visa Eiropa aicina jauniešus izvēlēties informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kā viņu karjeru. Jo pēc tam nedaudz vēlāk būs statistika, bet 2015. gads būs tas, kad visā Eiropā katastrofāli pietrūks IKT speciālistu. Protams, ir arī daudz citas grupas, un šeit jūs viņus varat redzēt. Tātad šajā nedēļā un 3:00 jau sāksies nākamā sesija, kurā mēs runāsim par IKT risinājumiem izglītībā. Šīs nedēļas aktualitātes ir
e-prasmes iedzīvotājiem, e-prasmes nodarbinātājiem, kādi ir tie pakalpojumi, kādas ir tās iespējas, ko informācijas tehnoloģijas var sniegt mikro un mazajam uzņēmumam, kādas ir tās lietas tad iedzīvotājiem, bērniem, senioriem, visām iedzīvotāju grupām. Šeit jūs varat redzēt attēlus no iepriekšējiem gadiem. Es domāju, ka šogad mums būs daudzi labi, skaisti attēli un daudzas labas, skaistas lietas un daudz jauki, skaisti pasākumi mums šogad notiek. Un, kā jau es teicu, mums šogad e-prasmu nedēļā ir vairāk kā 200 partneri, mums ir vairāk kā 800 pasākumi 104 Latvijas novados un Latvijas pilsētās. Mums ir vēl nedaudz nepārklāti novadi, bet tikai pavisam nedaudz. Un es domāju, ka pēc šīs nedēļas arī nākamā gadā mēs arī tos neaizklātos laukumus noteikti aizklāsim. Ja mēs runājam par to, kas notiek šajā nedēļā, un dienas mums ir tematiskas, šodien ir atklāšanas diena, šodien ir lielais seminārs par diskusiju par IKT izglītībā, rīt ir diena uzņēmējiem. Kādas ir tās iespējas, kas ir uzņēmējiem? Ir dažādi pasākumi visur Latvijā uzņēmējiem, un es gribētu teikt, ieejiet mājas lapā www.eprasmes.lv, tur jūs redzēsiet šo pasākumu kalendāru ar šiem 800 pasākumiem, un jūs varat izvēlēties vietu, kur jūs gribat, vai tā ir Rīga, vai tas ir kāds novads, vai tā ir kāda mazā pilsēta, un jūs varat izvēlēties datumu. Tālāk, mums ir 27. marts tad ir uzņēmējiem, 28. marts ir iedzīvotājiem un 29. marts ir IKT karjeras diena. Un šī būs tā diena, kad ļoti daudz IKT uzņēmumu aicina pie sevis skolēnus, skolu jauniešus, ļauj ēnot, tad būs iespēja ēnot programmētāju. Ko tad tas programmētājs dara? Vai viņš tos bitus, baitus tur dzenā, trenkā? Ko viņš dara ikdienā? Ja? Un tāpat tās uzņēmumi, daudz uzņēmumu stāstīs par to, ar ko viņi nodarbojas. Jo mums pašiem nozarē liekas, ka par mums viss ir zināms un viss ir skaidrs, bet reizēm ir tā, ka tik skaidrs nemaz nav. Un lai tad tā doma ir piesaistīt tiešām, lai aizvien vairāk jaunieši izvēlētos IT. 30. marts ir visdažādākie, visplašākie konkursi. Gan par IT drošību, gan par to, ko es varu darīt internetā, kādus pakalpojumus man Latvijā piedāvā, gan par latviešu valodu. Tad par daudzi un dažādi interesanti konkursi, un šie konkursi, protams, kad ir liela daļa tikai un vienīgi elektroniski, tā kā laipni aicināti tad mūsu mājaslapā eprasmes.lv, un tur jūs visu šo informāciju varat atrast. Ja kāds nemāk ieiet internetā, vai ja internets nav pie rokas, tad ir telefons 1188, un tur vienmēr laipni atbildēs uz visiem ieinteresētajiem jautājumiem. Kāpēc mēs tā uztraucamies par to, lai jaunieši pievērstos IKT nozarei? Viena lieta ir tā, ka pēc Eurostata datiem, pēc Eiropas datiem, un kā jau Steinbuks kundze teica, nav tik vienkārši to informāciju savākt par nozari, bet informācija ir savākta, un tas vērtējums ir, ka 2015. gadā 90% no visiem strādājošajiem būs nepieciešams šīs IKT prasmes tādēļ, lai varētu veikt savus darba pienākumus. Jo, kā arī rāda tā pati statistika, lielākā daļa IKT specialitāšu beidzēju strādā nevis IKT nozarē, bet citās nozarēs. Gan bankās, gan uzņēmumos, gan valsts pārvaldē, jo bez IT šodien nestrādā gandrīz nekas. Un kāpēc mēs vēl runājam par jauniešiem? Jo novērtējums ir, ka 2015. gadā visā Eiropā pietrūks 700,000 IKT speciālistu. Tas ir milzīgs skaits, un mēs varētu pareiķināt, cik tas ir uz Latviju. Ja mēs paskatāmies, kā tad mēs izskatāmies Eiropas kontekstā, tad, ja Steinbuks kungs teica, ka Eiropā vidēji IKT ir 5% no iekšzemes koprodukta, Latvijā 10. gadā tie bija 3,6%. Es domāju, es ceru, ka šim rādītājiem ir tendence augt un kad arī mēs sasniegsim un pārsniegsim tos 5%. Bet ar ko tad mēs to varam izdarīt? Ja? Mums nozarē ir vajadzīgi cilvēki, ir vajadzīgi gudri cilvēki, ir vajadzīgi cilvēki, kas mācās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Un ja pēc Eiropas, tiem pašiem Eiropas datiem, tad vidēji Eiropā absolvēja augstskolas 18% datorzinību speciālisti, tad Latvijā mums
Tad pagājušā gadā pabeidza IKT speciālitātes apmēram 5% no visiem studējošiem. Un tajā pašā laikā jaunieši dzīvo internetā, viņi ir tajā vidē, viņi neiziet no tā datora, viņi varbūt reizēm vairāk komunicē virtuālā vidē kā fiziskajā vidē, bet tad, kad viņiem uzdod jautājumu, kā viņi vērtē savas prasmes, tad tikai 25% uzskata, ka viņiem ir augsta līmeņa prasmes, datorprasmes, interneta prasmes. Un es domāju, ka tā ir lieta, par ko mums visiem ir jāpadomā un kur mums kaut kas ir lietas labā jādara. Un tādēļ šajā nedēļā tad mums ir 200 partneri, mums ir 800 pasākumi. Ja mēs paskatāmies, kāda bija statistika pērn bija 709 pasākumi, tad pērn mēs saskaitījāmies, kā jau Reinis teica, 41 000. Es ceru, ka mēs šogad saskaitīsimies vairāk kā 41 000. Īstenībā pagājušajā gadā mēs pat saskaitījāmies vairāk, bet tā kā bija tautas skaitīšana, tad tos datus neņēma vērā, jo tad tur nojūk visa Eiropas statistika uzreiz. Ja? Tā kā es ļoti ceru, ka mēs visi saskaitīsimies, kas to vēl nav izdarījuši. Šeit jūs redzat to karti ar tiem zilajiem un zaļajiem laukumiem. Tie zilie laukumi ir tie, kas vēl nav pieslēgušies e-prasta nedēļai. Un, ja jūs savu novadu tur redziet, tad jums vēl ir iespējas pieslēgties. Ja ne šogad, tad nākamgad. Un es gribētu teikt, ka lai mums jauka šī nedēļa, lai mums jauki visi šie 8 pasākumi un pieslēdzamies visi, saskaitamies visi e-prasmes nedēļā. Un es domāju, ka lai mums jauka šodien arī vēlāk šī diskusija. Paldies! Paldies! Paldies, Signē Bāliņas kundzei! Ko es vēlējos vēl arī teikt, kad jautājumus klātesošiem jūs un arī tie cilvēki, kas skatās tiešraidi internetā, var uzdot, piemēram, ar Twitter palīdzību. Un, attiecīgi, jautājumi nonāks līdz mums, un mēs pacentīsimies uz viņiem arī atbildēt. Ko es vēlējos varbūt tev uzreiz pajautāt par tiem 200 dalībniekiem un 800 pasākumiem. Nākamajā gadā, kā lai, vienalga vai tie ir uzņēmumi, vai tie ir pašvaldības, kādā veidā viņi var pieteikties? Tas ir viens, un kādā veidā, lai tie zilie plankumi kļūst par zaļiem? Tātad mēs vienmēr jau vairākus mēnešus iepriekš ziņojam visiem un aicinām visus, gan likta, gan vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, uzrunājam partnerus, ja, potenciālos sadarbības partnerus, un viņiem ir jānāk uz liktas mājaslapu, uz to pašu e-prasmes LV un jāpiesakās kā partnerim. Un tad mums ir cilvēks, kas ir atbildīgs par konkrēto novadu, par konkrēto pilsētu, ja, un tad tiek plānoti un organizēti šie pasākumi.